Viens no tiem ir Līgas ķempes darbs Bojam. Līga, mēs tev gribējām pateikties. Un Dzintas Vīriņas grafika Klusā daba. Gribu pateikt to, kad arī abas mākslinieces ir zināmā mērā kā atbalstītājas muzejam un piekrita savus darbus pārdot par tādām naudām, kā mums bija iespēja pārdot, kaut gan reāli darbi, manuprāt, ir dārgāki komerciālā vidē. Un gribu pateikt arī to, kāpēc mēs izvēlējāmies šos darbus, jo viņi ir laikmetīgi, un ne Dzinta Vīriņa, ne Līga ķempe līdz šim bija pārstāvēta Liepājas muzeja krājumā, un tagad šīs abu mākslinieces būs pārstāvēts arī mūsu muzeja krājumā. Paldies viņām par to. Tātad vēlreiz apsveicu žūrijas atzīmētos darbus un vēlos teikt vēl vienu paldies Dacei Kārklai. Viņa gan te tā ļoti kārtīgi atzīmē kultūras pārvaldes nopelnus, bet, ja tā godīgi, tad kultūras pārvalde tikai administrē atsevišķus procesus kultūrā pilsētā. Reālo darbu un arī visu to smagāko darbu dara iestāžu vadītāji, un šī reizē šo te izstādi un ar to saistīto prieku mums ir sarūpējusi tieši Dace Kārkle ar savu muzeja kolektīvu, par ko